Sveicināti, godātie skatītāji! Pirms 2 gadiem Saeima pieņēma grozījumus civillikumā, kas nosaka dievturiem tiesības slēgt juridiski saistošas laulības. Kā šīs tiesības īstenojas, par latvisko dzīves ziņu un dievturību sarunu turpmāk, un šobrīd studijā ir Latvijas dievturu sadraudzes dižvadonis Andrejs Broks. Sveicināti! Labrīt! Varbūt pirms mēs sākam runāt par dievturību kopumā nezinātājiem, kāda varētu būt tā formula, kas ir galvenie uzstādījumi dievturības kopībā. Īsā formula ir tāda. Kā mēs zinām, mūsu satversmē ir ierakstīti tādi vārdi kā latviskā dzīveziņa, kas apliecina to, ka vadamies paši pēc saviem principiem, pēc saviem tikumiem, un šie tikumi veido kodolu šajā dzīves ziņā, tātad šo likumiski ētisko kodolu, kas izveidojās vēsturiski, kā tāda sistēma, ko mēs saucam par dievestību, jeb latvisko reliģiju. Un to dievturi kopš neatkarīgas valsts izveidošanās, nodibinoties kā organizācija, un līdz šai dienai, vai tādā veidā mēs turpinām šo tradīciju. Jā, bet runājot par dievturību, dievturība tādā varbūt, es tā domāju, ka tā ir tāda pievēršanās tam, ko cilvēki īstenībā nezina, meklējot savas identiskās tautas saknes, savu identitāti apzinot. Mēs uzņēmām kaut ko tādu, kas nav tik zināms, nav tik vēl populārs pagaidām. Tā varētu teikt, jo tas prasa iedziļināšanos, pētniecību, mūsu dainu un nemateriālu kultūru mantojuma klāsts ir milzīgs, vai ne? Un attiecīgi katram ir pašam tas ceļš jāiet. Tas nav tā, ka var izlasīt kādus dažus pantus un ar to samierināties un pieņemt kaut ko. Ja? Tad tā ir tāda personiska iedziļināšanās mūsu senču krātajā, lolotajā, tās laipas, ko viņi ir metuši, lai mēs ietu tālāk, ja, bet tādā apzinātā veidā. Tad tā ir tā kā tautas etniskā reliģija, tā kopumā varam teikt? Tieši tā mēs varam arī teikt, jā. Vai Eiropas valstīs, katrā valstī ir šī tautas etniskā reliģija, kas tiek apzināta? Vai tur jau ir dziļākas saknes un pielāgojas jau vispārējo reliģiju likumos un savās satversmēs? Es domāju, un noteikti, ka tā tas arī ir, kad cilvēki vienmēr no seniem laikiem ir centušies izprast pasauli ap sevīm un attiecīgi saprast, pēc kādiem likumiem tajā notiek norises, kādā veidā iekļauties dabā, dabas procesos, būt harmonijā gan ar vidi, dabu un cilvēkiem savā starpā. Senākie saules kulti faktiski uzrāda šo kopību indoeiropiskā kultūras mantojumā, un attiecīgi tas parāda to, ka tur ir arī šīs senākās etnisko reliģiju saknes. Daudz kas kopīgs, daudz kas atšķirīgs, bet noteikti arī vēlākie kari, kur viena tauta ar savu mācību cenšas pārmākt varbūt otru un mainīt šo pasaules uzskatu, pierāda to, ka kaut kas tāds ir bijis, vai ne? Un šobrīd atzimst šīs kustības Eiropā, ir izveidojusies tāda organizācija kā Etnisko reliģiju kongress, kurā mums, var teikt, ir jau no visām Eiropas tautām šīs kustības, kas par to rūpējās un cenšas atjaunot. Jūs tā kā starptautiski sadarbojaties. Jā, mēs esam šīs organizācijas biedri, un šobrīd arī mūsu valdes loceklis Uģis Nastevičs ir šīs organizācijas valdes vadītājs. Jā, bet šobrīd ir iespēja iepazīties vairāk ar dievturību Latvijā un latvisko dzīvesziņu, jo rīt, 19. septembrī, Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja izstāžu zālē tiek atklāta izstāde, citēju precīzi, latviskās dzīvesziņas dievestība tautas vēsturē dievturībai 100. Un tad, ja mēs varētu vairāk uzzināt, kas ir 100 gados mainījies, kas bija iesākums, ko vēl, protams, varbūt jūs apzināt, bet tādas būtiskās atziņas, kas mainījies 100 gados un kādi bijuši šie 100 gadi? Jā, 100 gadi ir
organizācijas oficiālās pirmās reģistrēšanas tāds atskaites punkts, vai ne? Bet šī izstāde parāda mūsu tautas dievestības meklējumu ceļu no vissenākiem laikiem. Bet 100 gados mainījies ir daudz kas, un to visvairāk ir ietekmējuši dažādi vēsturiski politiskie apstākļi. Ne? Bet katrā ziņā pirms 100 gadiem šis vārds dievturība ir izskanējis Latvijā kā tautas garīgās inteliģences centienu apliecinājums pēc mūsu garīgās patstāvības. Jo nodibinoties neatkarīgai valstī, faktiski ir jābūt pamatam, kāpēc šī neatkarīgā valsts ir nepieciešama. Ne tikai neatkarīgas zemes un saimniekošanas dēļ, bet arī brīvas domas un garīgās patstāvības dēļ. Jā, izstādes mērķis ir, saprotams, iepazīstināt sabiedrību ar dzīves ziņas garīgo mantojumu. Tas ir viens. Kā tas izpaudīsies? Ko es, piemēram, aizejot, apmeklējot Brīvdabas muzeju, kas man tiek piedāvāts, lai es izprastu situāciju, uzzinātu vairāk un saprastu vairāk? Jā, pēc būtības, kas tad ir šī dzīveziņa? Tas ir mūsu kopības, mūsu tautas veidošanās ceļš par vienotu veselumu, attiecīgi kādi ir tie likumi, kārtība, kādā veidā mēs meklējam savu sadzīvi, savstarpējās attiecības. Tas, protams, sākas ģimenē ar dzīves godiem. Tātad dzīves godi ir arī šīs dzimtas attiecības, kā tās tiek kārtotas. Tāpat arī plašāk vai ne politiski izveidojoties valstī, arī Ernests Brastīņš centās šo dzīves ziņu attiecināt uz jau valsts mēroga tādu garīgo satversmi, ja tādā ziņā izprast šo mūsu mantojumu kā garīgo satversmi. Jā, es esmu arī lasījusi tādu faktu, ka būs iespēja apmeklēt nacionālos dārgumus no Latvijas muzeja krājumiem. Kas šie ir par dārgumiem un kā tie ir saistīti ar dievestību un ar etnisko reliģiju? Jā, mūsu pētnieki, arheologi ir atraduši daudz dažādas liecības par to, ka no senākajiem laikiem, kopš šajā teritorijā ienākuši cilvēki, kāpēc mēs savu gadsimtu atskaiti uzskatām par 10 000 gadiem senāku nekā šīs dienas laika skaitīšana. Ja, tad attiecīgi šīs liecības liecina par to, ka cilvēki par tādām garīgām lietām ir domājuši jau kopš seniem laikiem. Un tas tik parāda to, ka tas ceļš līdz dievturībai ir bijis garš. Attiecīgi tas ir palīdzējis šai tautai izveidoties, saglabāties par spīti dažādiem vējiem vēsturiskiem, kādi ir mums nākuši pāri. Un tāpēc mēs šodien arī esam savā valstī, es domāju. Jā, mēs pat redzējām arī paralēli jūsu stāstījumam ekrānā rotaslietas, kas ir visai interesants, vai tādas rotaslietas, ko mēs redzējām, tas ir kaut kas unikāls un no kādiem, no muzeja krājumiem, kā es saprotu, tās ir ņemtas, ja? Bet vai arī ir individuālie, kas ir saglabājuši gadsimtā kaut kādas vērtības? Jā, noteikti rotas, ir ceļš arheoloģiskais rotu materiāls, liecina par šo saistību ar Dainās izteikto pasaules redzējumu, pasaules modeli. Tur būtu garāks stāsts vajadzīgs, lai to izstāstītu. Tāpat arī dažādi darba rīki, ne tikai rotas, ietver šo simboliku. Trīsdaļīgais pasaules modelis vai nekāds pastāv jau no šiem senākiem laikiem, tieši apliecināts tādā priekšmetā kā Zvidzes vēlā mezolīta laika akmens plāksnīte, kurā jau var saskatīt šo grafisko trīsdimensionālo pasaules modeli. Tās ir mūsu izstādē izliktas tādas kopijas, ja, kuras tātad mēs esam sagrupējuši, savākuši un kurus mēs uzskatām arī par svētlietām patiesību sakot. Jā, es domāju, ka daudziem šobrīd arī mūsu skatītājiem uzvirmoja jautājums, kas ir trīsdimensiālais pasaules modelis. Jā, kā mēs zinām, vai ne, mēs dzīvojam pasaulē. Vārds pasaulē jau arī ietver faktiski to šī modeļa definīciju, kad ir kaut kas virs mums, kā debesu jums, kurā saule tek pār debesu jumu
uzturot šo ritmu un kārtību, kādā mēs dzīvojam. Un mēs staigājam par zemi, par materiālo pasauli, kas ir šī Dieva likumsakrība izpausme materiālā formā. Tad Dievs zeme un vidus šī pasaule, kurā mēs pastāvam. Jā, runājot vēl par skrējienu simtgadē, tātad simtgadē, un šis vārds dievestība sākās ar brastiņu laiku, varbūt nedaudz dažos vārdos par brastiņu nopelniem, aktivizējot dievestību. Jā, Brastiņš bija viens no aktīvākajiem, varbūt pats aktīvākais šīs dievestības kā organizētas biedrības izveidotājs, vai ne, kopā ar Kārli Bregžu inženieri, kuri tātad struktūrāli saprata šo būtisko nozīmi, kad, lai valsts būtu patstāvīga ne tikai fiziski, bet arī garīgi, vai ne, tad mums ir jāatrod šīs senās saknes, un viņi bija tie, kas faktiski arī nodefinēja tos pamatus, kāpēc un kas tas ir, kas ir dievestība, kāpēc tas mums ir vajadzīgs, vai ne. Jo ir jau skaista zemes pasaulē, vai ne, un daudz dažādas interesantas lietas, un arī dzīves ziņas mācības citām tautām, bet svešos zābakos sevišķi lepns nebūsi, vai ne? Tas gan, bet tagad runājot par būtiskākām lietām arī, kas modernajā pasaulē cenšas nostiprināties, un tas ir tas, ka pirms 2 gadiem Saeima ir pieņēmusi grozījumus civillikumā, kas nosaka dievturiem tiesības slēgt juridiski saistošas laulības. Cik tālu esat ar realitāti? Kas vēl varbūt jāizdara, lai reāli uzsāktos šis darbs? Jā, arī mūsu izstādē ir stāsts par šo, kādā veidā šis juridiskais ceļš mums ir vies, gan atzīstot, gan neatzīstot, pat brīvas valsts apstākļos, vai ne, autoritārā režīma laikā, vai ne. Tas ir tāds neliels interesants stāstīņš par mūsu pašvērtējumu. Un, attiecīgi, tagad atkal atgūstot neatkarību, vai ne, dievturi ir vienmēr kopuši savus dzīves godus, un attiecīgi arī šī civila likuma pieņemšana, nevis civila likuma pieņemšana, bet šī atsevišķā pānta papildināšana ar šīm tiesībām mums to nodrošina, kad mēs esam ar valsts deleģētu funkciju. Bet, lai viņu tiešām būtu mūsu valstī tāda kārtība, ka tām organizācijām, kuras ir tiesīgas to darīt, ir jābūt noregulētām attiecībām ar valsts pārvaldi. Un, attiecīgi, tas prasa izstrādāt speciālu likumu. Tas sauksies Latvijas dievturu sadraudzes likums, kurā ir atrunāts viss šīs tiesības, pienākumi, kādi no tā izriet. Jā, likums jau ir Saeimā. Likums ir Saeimā, viņš jau ir izgājis 2 gadu garumā grūtu analīzes ceļu. Attiecīgi ir iziets pirmais lasījums, un jau juridiskā komisija ir sagatavojusi viņu 2. lasījumam. Jā, tagad iznāk tā, ja kāds jaunais pāris vēlas, lai tiktu sarīkots rituāls laulību ceremonijā pēc dievstības, un pēc grib, lai tos svētītu un lai salauztu dievturs, ja? Jā. Tam visiem dievturiem būs tādas tiesības to salauzāt, vai tur jāraksta īpaši būs izniegumi? Tur arī savu kārtību, vai ne? Tātad dievturu svētnieki šo kārtību var iegūst, attiecīgi apliecinot savas prasmes sadraudzes vecajo padomei, un arī no valsts puses ir prasība pēc šāda saraksta, kuri tad ir tie, kas to var. Jā, mans jautājums būtībā bija vairāk tēmēts uz to, ka šobrīd ir tāda kāda paralēla situācija. Tad oficiāli sarakstīšanās jaunajiem pāriem notiek dzimtsarakstu nodaļās un birojos, un pēc tam griežas pie jums ar aicinājumu izvest tos rituālus, kā viņi vēlētos un kā tas ir etniskajos rakstos rakstīts. Bet kādi ir šie rituāli? Es sastapu tādu vārdu līdzināšanas rituāls. Tas ir nedzirdēts man vārds, piemēram. Kas notiek ar jauno pāri pie jums?
Jā, līdzināšana tātad ir šī norise kāzās, kurās jaunais pāris tiek līdzināts. Tas nozīmē to, ka viņi kļūst līdztiesīgi caur savu ģimenes institūtu, vai ne? Un tas rituāls tātad notiek ģimeņu dzimtu klātbūtnē. Attiecīgi šeit ir tā būtiskā loma, kad šeit tiek izlīdzinātas attiecības tādā izpratnē, gan tiesiskā, gan garīgā starp šiem diviem cilvēkiem, nonākot jaunā savā, teiksim, dzīves situācijā, dzīves attiecību situācijā arī ar tuviniekiem, kas izveidojās šai ģimenei nodibinoties. Jā, kā gatavoties šāda veida rituālam? Kā jūs informējat gan jauno pāri, gan viņu vecākus un rituālu viesus? Un vai ir nosacījumi, kas jāvelk mugurā jaunam pārim? Kādam varbūt jābūt arī tiem īpašajiem atribūtiem? Cepures, jā, mūsu svētnieki tiekās ar jauno pāri, pastāsta par to, kas mēs esam, protams, un kur ir tā atšķirība rituālos, kāpēc tieši latviskais ir tāds, kā viņš ir, un kas ir tas latviskais. Attiecīgi ne tikai norise, bet arī tērps, protams, spēlē simbolisku lomu, jo tērps no vissenākiem laikiem arī nav tikai greznuma lieta, bet arī apliecina savā dizainā šo pasaules modeli, šo cenšanos iekļauties noteiktā pasaules kārtībā arī ar savu dzīves tecējumu. Un tātad tērpam ir ļoti liela nozīme tādā ziņā, ja tu to izprat, kāpēc vai ne viņš ir bijis tāds un ne citādāks, tad tas ir nepieciešamās zināšanas, ar ko ir jāiepazīstās. Tas būs tā kā obligāti visiem ar to vajadzētu iepazīties, lai zinātu, kā tas pats process, līdzināšanas rituāls. Kas tas ir? Kāds notiek? Jā, ir tāda tautas dziesma, ka tautiešam roku deva uz akmens stāvēdama, labo devu nekreiso, lai ir laba dzīvošana, vai arī runa ir par to, ka šī roka tiek dota vidū lauka uz akmeņa, un nevar vairs kungi šķirt ne baltie bāliņi. Tad tas parāda arī šo neatkarības statusu šim rituālam, kurā varbūt arī slēpjas tā būtiskā atšķirība mūsu rituālam, ka mēs iesaistam šajā rituālā ģimeni, vedējus, ka tas rituāls nav tā kā priesteru veikts tikai neatkarīgi no viņu uzskatiem un gribas, bet tā ir ģimenes iekļaušanās šajā tradīcijā ar visiem saviem piederīgajiem. Tātad klātesot vedējiem, dzimtas locekļiem, ja, notiek šī līdzināšana un šīs goda vārda došana vienam otram. Ja, tā ir tā būtiska atšķirība, vai ne, kad mēs neesam starpnieki, ja, mēs esam tie, kas palīdz šo rituālu izvest ar savu statusu, esot šobrīd kā reliģiskās organizācijas svētniekiem. Jā, bet ļaudis piesakās uz šo rituālu. Jau tagad ir jūtama. Mums ir ļaudis, kas gaida šo iespēju, kad būs šis likums, sadraudzes likums pieņemts, lai tieši varētu šo rituālu noturēt ar jauno iespēju. Jā, jautājums ir no skatītāja puses, vai ir jābūt altārim obligāti, vai dievturs to var darīt arī baznīcā salaulāt, vai... Mums ir savas svētnīcas, kurās mēs šos rituālus noturam, bet tāpat laikā tā nav tāda obligāta prasība, jo katram ir sava dzimtas vieta, kas ir viņa izpratnē iespējams svētākā vieta uz pasaules, un arī Dižozols tēva sētas pagalmā ir tikpat nozīmīga rituāla vieta kā jebkura cita. Tātad pašam jāizvēlas šis, jāsaka, dzīves ziņas vērtības kodols, kas viņus var sasaistīt kopā tālāk uz mūžu jauno pāri. Vai tas kodols, vai savā lauku sētā, vai... Vieta, jā, jo mūsu pasaules uzskatā pasaule ir svēta kopumā. Tad Dieva izpausme māriskajā, jeb zemes mātes dažādībā, ja, pierāda šo pasaules svētumu un attiecīgi
nav jāmeklē pasaulē kaut kādas īpašas vietas, vai ne, bet tieši tur, kur tu dzīvo, tur, kur tu strādā, kur tu kopi savu ģimeni, kur tu kopi savas tradīcijas, tā ir tā svētākā vieta. Es domāju, Cik svarīgs ir šis, teiksim, dievtura esību uzņemties, salaulāt pārus? Cik tas ir nozīmīgi pašiem varbūt dievturiem, un vai tā var tikt uzskatīt par alternatīvu, ja cilvēks nevēlas, lai tas notiktu baznīcā, lai tas notiktu kaut kā formāli, tad dievtura tā ir tā kā alternatīva ar savu piedāvājumu? Es neteiktu alternatīva, jo mēs varbūt tā kā modernā pasaulē, kur daudz ir zaudējuši savas saknes, vai neesam pieredzināti domāt, ka kaut ko var izvēlēties kā tādu preci veikalā, bet patiesībā, sakot, dzīves ziņa, tas ir no paudzēm mantota tradīcija, kurā ir veidojuši šī pasaules uztvere. Arī mūsu identitāte nav mūsu personiskā identitāte vien, bet tā ir mūsu senču radītā. Mūsos dzīvo viņu vēlis ar savu stāstu, ar savu vēstījumu, un to nevar izvēlēties. Tas veidojās gadsimtu gaitā, un tā ir radīta, tautas radīta tradīcija. Un tā, ja nav, tad arī nav vairs tautas. Jā, burtiski vēl viens tāds jautājums, kas arī nāk no skatītāja puses par veļu laiku Latvijā, par šo periodu šajā gadā, un kā šo laiku skaidro latviskā dzīves ziņa? Jā, šis ir ļoti būtisks laiks, faktiski gadskārtas ritējumā, jo tas ir pārdomu laiks, apceres laiks pēc aktīvās darba sezonas, un mēs šodien to arī skatāmies dziļāk, tīri psiholoģiski, jo tas ir tāds mūžības jautājums, jo mēs redzam savu būtību, savu patību caur paaudzēm. Un vēlis un veļu laiks, tas ir laiks, kad mēs uzjundam šo atmiņu, šo paauģu pēctecību, un šī atmiņa faktiski veido to mūsu identitāti. Tā ir tāda sevis atjaunināšana. Jā, es pirms saku paldies arī varu aicināt mūsu skatītājus vairāk uzzināt gan par latvisko dzīves ziņu, gan arī par dievturību, gan arī par to, par visu, kas saistās ar šo tēmu, apmeklējot izstādi Brīvdabas muzejā, jo šī izstāde darbosies līdz oktobra beigām. Nepavisam, jā, bet principā vēl lielākā oktobra daļa būs šī izstāde pieejama, bet mēnesis paprit ļoti ātri, un tāpēc visu laipni aicināt uz izstādi, un izstādē būs arī eksponāti no Brīvdabas muzeja krājumiem. To mēs jau izrunājām, daudz mēs, kas tur būs, lekcijas būs, un var sakot vairāk, un varēs uzdot savus jautājumus un skaidrot situāciju. Sakojiet programmai. Jā, labi, protams. Saku paldies vēlreiz par sarunu, un paldies, godātie skatītāji, par līdz sekošanu. Ir atbildēts arī uz jūsu jautājumiem. Veiksmīgu dienu. Paldies, veiksmīgu dienu. Paldies.